Lāčplēsis. Latviska garša, varoņa daba. Labdien, pirmdienas rīts, silts māja rīts, un mēs runājam par veselību. Ārstu biedrības raidījums Ārsts LV Pēter Apini. Skatieties mūs arī ceturtdienās 9:00 vakarā, sestdienā 7:30 vakarā atkārtojumu. Katru dienu klausieties labus padomus Latvijas radio 11:30 Latvijas ārstu biedrības stāstījums patiesību. Un vēl es jūs lūdzu ieskatieties žurnālā Ārsts LV, viņš ir nopērkams visur un pasūtams, un ir tieši tāds pats portāls Ārsts LV, kur jūs variet dabūt veselīgas, labas padomas, kur jums ārsts tās patiesību. Bet šoreiz mums ir izcils gadījums. Mūsu viesis ir Hārvarda universitātes profesors Bertrams Zariņš. Sveiks, Bertram! Un otrs mūsu viesis ir izcils latviešu traumatologs, mūsu pašu ilgadējs traumatoloģijas ortopēdijas asociācijas līderis, sportārsts un visādi citādi Valdis Andersons. Sveiks, Valdi! Sveiki! Un es sākumā jums mēģināšu dažos vārdos pastāstīt, kas ir Bertrams Zariņš, lai gan to nebūs tik vienkārši. Es domāju, ka tas ir cilvēks, kas no latviešiem pasaulē līdz šim ir sasniedzis visvairāk. Viņš ir bijis Amerikas Olimpiskās komitejas galvenais ārsts, vairākās olimpiādēs bijis galvenais ārsts, pārstāvējis Amerikas Savienotās valsts, visu ASV Olimpisko komiteju, kas droši vien ir daudzkārt lielāka nekā viss Latvijas budžets kopumā. Daudz gadus Bertrams ir bijis ārsts tādām komandām kā New England Patriots, kas ir amerikāņu futbols, Boston Bruins, hokejs, arī amerikāņu futbolam, kas mums ir mazāk, nevis amerikāņu futbolam, bet klasiskam Eiropas futbolam Amerikā, kas mums ir mazāk pazīstams. Katrā ziņā tad, kad ievērojami hokejisti un basketbolisti lepojās ar vienu NBA vai vienu NHL gredzenu, tad Bertrams lepojās vismaz 20, kur viņš ar visām šīm komandām ir bijis par galveno ārstu, un tās parasti ir kļuvuši par dažādu šo superlīgu čempioniem. Bertram, es priecājos, ka tu esi Latvijā. Mēs šodien runāsim vairāk un mazāk par sporta medicīnu. Un tu esi laikam visvairāk bijis sporta medicīnā tādā līmenī kā neviens no mums. Izstāst, ko nozīmē viena amerikāņu futbola sacensība, kurā tu esi galvenais ārsts? Atbrauc tur milzīgi vīri, divreiz lielāki par mani, divreiz smagāki, ieskrienās ar visu spēku un tūlīt salauž plecu. Tāpēc mums ir darbs. Es 25 gadus strādāju ar komandu, mēs stāvējam uz laukumu un, ja kāds tiek ievainots, izskrien ārā un redz, kas tur notiek, un tad jāizgudro, vai viņš var spēlēt vai nevar spēlēt, un tad viņš caurmērā katrā spēlē ir 2 spēlētāji, kas tiek ievainoti, kas nākošais nedēļa nespēlēs, un varbūt 6 vai 8, kas sasitās, un visādi traumas. Tā ka tur daudz ir ko darīt. Un tā locīta lūzuma, kaulu lūzuma, sarauta saites, sarauta muskuļi. Tas mērķis futbolā ir to otru sasist. Tādēļ mēs pagaidām nespēlējam amerikāņu futbolu. Par hokeja traumām? Arī drusku mazāk, teiksim, bet viņi vairāk kā, teiksim, sejas traumas un šuvi un tā kā tās, tie ievainojumi citādi, bet es domāju, visvairāk ir amerikāņu futbolā, bet arī hokejā daudz ir. Bertram, tavā dzīvē ir tā ortopēdija ļoti mainījusies. Tad, kad tu ienāci šajā lielajā sportā, tad bija daudz mazāk iespēju, un kas tagad viņas ir pilnīgi savādāks. Es domāju, lielā lieta ir artroskopijas, kad vairāk mēs neatgriežam locīto vaļā pilnībā un kaut kā savādāk rīkojamies. Es varētu teikt, faktiski viss ir mainījies. Es nevienu operāciju tagad nedaru, ko es iemācījos kā rezidents. Galīgi viss ir citāds. Kad es biju rezidents, nebija magnētika rezidents
computer tomografija, nebija artroskopija, nebija. Bet tagad ir viss mainījies, un maz tās locītājs netais vaļā. Viss tā ir artroskopija tagad. Es tagad tomēr vienu jautājumu pa vidu Valdim. Valdi, Bertoms ir tas cilvēks, kas ievilka pie mums artroskopijas, ja es pareizi atceros. Viņš atbrauc uztaisīja pirmo latviešu ārstu kongresu un uztaisīja ievies mums artroskopijas. Un pēc tam ir laikam lielākajai daļai bijis par skolotāju. Tavu izjūtu par to, cik lielā mērā tavā ilgajā darbības laikā šis te mainījies tas sporta medicīna un tieši tā artroskopijas ienākšana. Attiecīgi pa Bertram vienmēr, kad prasa, kā tas viss sākās, viņi mina kā savu skolotāju. Jo Bertrams tiešām, kā tu saki, ievazāja šeit to metodi, kas ir pašreiz, bez kuras īstenībā sporta medicīnā nav iespējams. Jautājums, kāds bija otrs? Nē, tagad izstāst, kā tu pats pašlaik to sporta medicīnu tieši visu to izjūtu, to artroskopijām, kā tu izjūti tieši tās locītavu traumas, kur Bertrams acīm redzot ir mūsu medicīnas tēvs. Izjūtu labi. Man patīk skatīties locītavu no iekša, pateicoties šai metodē, un viņi ir ļoti tomēr visvaroša un maz invazīva, tāpēc arī viņi ir pateicīgi. Un ir tīpaši sportistiem, jo sportistiem ir galvenais pēc traumas, pēc iespējas ātrāk atgriezties atpakaļ ierindā. Tā endoskopijas metode līdz ar to. Arī Latvijā pamazām tā ir izveidojies, kad tie cilvēki, kas apguva endoskopisko ārstēšanas metodu, tīpaši pirmsākumos bija saistīti ar profesionāliem sportistiem, komandām, un man bija tā arī iespēja un izbaudīt to prieku, kad vienu brīdi, kad visi sporta veidi pārstāv, izdevās arī tā pārsteigt. Es tev vienu papildus jautājumu, par kuru es tev nebrīdināju drošības labad. Es diezgan labi zinu, ka tu esi profesionāli spēlējis futbolu un gandrīz vai pat arī uzspēlēji Daugavā. Laikam tu uzspēlēji arī meistarkomandā. Bet jebkurā gadījumā visvairāk sporta traumas pasaulē šobrīd ceļa locītava un futbols. Tas aizņem apmēram pusi no pasaules sporta lielajām traumām. Nē, teiksim, pēc statistikas speciāli paskatījos statistiku tieši Eiropas Savienības ietvaros, kur dominē tomēr hokejs. Un otrajā vietā ir futbols. Hokejam galvenokārt plecs, gals. Sejas. Plecs, sejas, jā. Futbolam ir 90% traumas apakšējā ekstremitāte. 90%. Tie ir tādi oficiāli dati. Bertram, tagad tu sāk artroskopiju. Sākumā ceļu locītavu bija. Ko tu tagad dari ar artroskopiju? Es tikai daru ceļu un plecu artroskopiju. Bet es esmu darījis gūžu un ir tāds teiciens, ar artroskopiju visur iebāzt. Tā kā artroskopija. Pirkst locītavā? Jā. Ne pirksta, ne, bet... Bet dēlnā gan? Jā. Bet pirkstā vēl ne? Laikam ne. Pēdē taisa, jā. Pēdas pirmajā pirkstam. Pēdas pirmajam pirkstam taisa, jā. Kā pats artroskops par šiem gadiem mainījies? Es domāju, ka sākumā 75. 6. gadā es iemācījos to artroskopiju un sāku viņu pielietot. Neviens faktiski nezināja, kā to darīt. Tā kā mācījāmies un iemācījās, un viss mainījās. Sākumā varēja tikai skatīties, pēc kāda laika varēja kaut ko izdarīt, bet tagad faktiski visu izdara ar artroskopiju. Mēs gandrīz nekad netaisam to locītavu vaļā vairs. Tā kā tas ir attīstījies, bet ļoti, ļoti interesanti, kā tas attīstījies šim skatos. Par to sportu mēs Latvijā visi apmēram, tu esi operējis, man liekas, visus ievērojamākos pasaules sportistus. Es, protams, saprotu, ka pasaules labākais visu laiku hokeja aizsargs ir Sandis Ozoliņš, bet laikam tas populārākais Bobby Orr. Vai tev Bobby Orr ir kāda bijuši tikšanās? Jā, es varbūt 3 vai 4 reizes viņu operēju, un viņš, tā kā es viņu labi pazīstu. Patiesībā es tavā kabinetā, man liekas, visi, kas ir bijuši pasaules izcilākie sportisti, to mazu portretiņu vai dāvaniņus no viņiem pie tavas sienas stāv, ne? Es neteikšu visus, bet... Visus, ne. Cik tu apdarēji apmēram, cik tu lielākajos savos dzīves brīžos bija, kad pie tevis visu nedēļu nepārtrauktas operācijas un nepārtrauktas konsultācijas?
Jā, tas, ko es daru, man pacienti, viņus operēju, un ilgas gadus strādāju tām komandām, bet es tagad neceļoju tām komandām, bet es vēl pacients redzu un operēju. Tev vienkārši nepatīk braukāt no viena Amerikas gala uz otru, ja? Es to izdarīju diezgan. Cik gadus tu vadīji šīs komandas? No to Amerikas futbolu 25 gadus, to hokeja Bruins 32 gadus un to Eiropas veidu futbolu 13 gadus kā ārsts. Tā kā. Un visos tu, teiksim, bija pirmais tikai novaidējies tādā mirklī, kad tev atkal pleci locītavi nāk pa taisno pie tevis, ja? Valdi, kas mums ir Latvijā tās būtiskās traumas sportā? Būtiskās traumas ir pirmā vietā tomēr ir hokejs. Mums tādas statistikas nav, bet man ir tā iespēja pazīt dakteris, kas darbojas, teiksim, Rīgas Dinamo. Līdz ar to es zinu visu statistiku un arī zinu visus spēlētājus. Un tāpat tas arī futbolā. Dinamo Rīga ir Ārs Aivars un futbolā bija kāda ilgstoša Daks Čuda. Līdz ar to viņiem tā statistika viņu ir. Un es papētīju interesi pēc tādas. Pirmā vietā ir hokejs, futbols, no sporta spēlēm. Tad ir basketbols, rokas bumba, volejbols. Un tās viss nezinām traumu, un par kurām mums vajadzētu visus viņus brīdināt. Ir vēl interesanti dati, ko man iedeva Daks Čuda, jo viņš lasa lekcijas Sporta akadēmijā. Ir Eiropas Savienībā izpētīts un izskaitīts, ka profesionālā komandā futbolu, kur ir 29 spēlētāji, apmēram vienas sezonas laikā gūst 50 traumas. Tas ir uz katra spēlētāja 1,8. Tie ir oficiāli dati. Tas ir 1,8. Tad atkārtotas traumas ir 12%. Un tas laiks, ko sportists nespēlē, tad 12% spēlētāji nespēlē visu sezonu, tikai traumu dēļ. Man ir tāds jautājums, ko es gribēju tev speciāli pajautāt, pēc tam jautājums Bertramam. Kas ir vairāk profesionālais sportists vai amatieru sportists? Piemēram, tagad aizvien vairāk, piemēram, ja mēs runājam par hokeju, tad veterānu hokejs kļūst aizvien populārāks, viņi nevar tā sagrupēties. Te, kad es paskatījos, man palūdzu pāris reizes paskatīt viņus, pieskatīt kā doktoram, tad es sapratu, ka tas manā... Tādas slodzes tu negribēji, tik liela. Es nevarēju saprast, kāpēc viņas visas nenones no laukuma. Vai tie amatieru sportisti tomēr vēl nav bīstamāki tev tagad? Nē, tāpēc, ka amatieru sportā tā arī ir, jo veterānu, kaut kādu čempionātu, veterānu līga čempionātu, jo ir sadalījums starp čempionu līga, teiksim, futbolu. Ir pirmajā vietā ir UEFA kausu fināli, otrajā vietā ir čempionu līga, tas ir augstāks līmenis, bet tā ir otrā vieta. Jā. Bet trešajā vietā ir veterānu čempionāti, kuros tās traumas ir visvairāk būtībā. Bertram, vai tev arī Amerikā aizvien vairāk parādās tie, kas grib sportot, bet nav tam pietiekami sagatavot, un, piemēram, vecļaužu sports? Jā. Ja runā par traumu, teiksim, akūto traumu, tas ir viena lieta, bet tā kroniskā trauma, tas ir vairāk tiem vecākiem. Tipiskais ir 40, 50 gadu vecs cilvēks, kas vēl sporto un viņam plecs locītā vairs nedarbojas, vai, teiksim, tāds, mēs sakam, overuse injuries, tā kā, kad viņi, teiksim, izdils lietas, bet viņi vēl grib darīt, ko viņi agrāk darīja, bet vairs nespēja. Un tā kroniskā trauma faktiski ir mums lielāka problēma, jo to grūtāk izārstēt. Bet sports vecāku gadagājumu cilvēku vidū arī Amerikā pieaug. Jā. Un viņiem, teiksim, pēc spēles čempionātu paliek aizvien asāk, vai ne? Mazāk tā. Teiksim, nav tādas sacensības. Viņi vienkārši to dara, teiksim, jo viņi to grib darīt. Bet mums nav daudz championship vecākiem. Vēl mazliet par sportu, un tad iesim pie visām pārējām jomām. Ja mums abiem diviem kopēja labs draugs profesors Kambers. Viņš liek sveicināts speciāli televīzijā. Viņš joprojām ir aktīvs, interesējās par dzīvi un visā citādi. Bet tad, kad viņš bija sasniedzis kaut kādu 80 gadu vecumu, tad viņš sāk operēt, piemēram,
pāroperē tās meitenes, kuras pirms 30 gadiem viņš bija tur skaistumkopšanu veicis viņām operatīvi. Tad viņš sāka pāroperēt, viņām bija 60, 70, profesors Kampers turpināja. Vai sporta arī nav tā, tad tiem, kurus, piemēram, pirms 30 gadiem to vaļēji atgriezt celi, tev nav tā doma, tagad viņas salāpīta modernām tehnoloģijām. Jā, viņam vajag protēzes, un es aizsūtu pie cita ārsta, kas iztaisās protēzes. Es protēzes netaisu, bet tieši tās notiek. Teiksim, viņam tāds locītavs izdilst, viņa to menisks ir izņēmis, bet 20 gadu vēlāk tā locītava izdilst, un ļoti bieži vajag protēzes. Un tur var jāprotezē. Tur vairs ar artroskopu laikam nepalīdz. Tas, ko mēs esam izdarījuši pirms 30 gadiem, tas šobrīd laikam ir uz protezēšanu, tā tu gribi teikt. Locītava izdilst, un tad tur jāieliek jauni. Bet tavu pieredzi, tad viņš atkal iet uz to veterānu čempionātu spēlēt tālāk? Cerams, ka ne, jo tā locītava neizturēs tik daudz. Tu man atkal pilnīgi apbēdini. Es to pieļauju, ka es varētu aiziet protezēt, bet tad es nedarīšu to veterānu čempionātu iet. Tu varētu, bet tā locītava te neizturēs. Ir jau kas spēlē. Bertram, tu esi atbraucis pie mums ar tādu domu, ka Zariņu fonds katru gadu dod zinām palīdzību jauniem Latvijas ārstiem, lai viņi aizbrauktu pasaulē mācīties. Un pa šiem gadiem ļoti daudz dažādās specialitātēs jaunie ārsti ir apguvuši zinības dažādās pasaules valstīs, ievērojamākās universitātēs, bieži vien tā ir Stanford pie tavu brāļu vai Harvard pie tevis, un atveduši šeit fantastiskas zinības. Izstāst, šoreiz tu esi atkal ieradies ar šādu ziņu. Latvijā mēs atkal dosim kādu jaunu iespēju mācīties kādam jaunam kolēģim. Jā, mēs rīt pasniegsim stipendijas, un mums agrāk bija stipendijas jauniem ārstiem, rezidentiem, bet šogad mēs arī dosim tādiem akadēmiķiem, vecākiem, teiksim, kaut kādas jaunas lietas. Tā kā mēs šogad ir 5 stipendijas pasniegsim. Viens būs aknu transplantācijas grupai, 20,000 piešķirsim, lai viņi var iet uz Portugāli iemācīties, kā to labāk darīt. Un tā kā es iesāku savu karjeru ar vienu tādu stipendiju, ka es varēju artroskopiju iemācīties. Tas bija 75. gadā. Un tas liels starpība man iztaisīja manā karjerā. Un tāpat Valdis Zatlers, mēs viņam iemācījām, viņam arī bija stipendija iemācīt artroskopiju. Tad Valdim Andersonam arī, ne? Vai viņš neiemācījās? Viņš arī, jā. Viņš arī, jā. Bija Amerikā pamācīties? Nebija. Ne, bet Zatlers bija, un viņš arī... Valds bija. Un tā kā, teiksim, tāds, es domāju, kaut ko jaunu iemācīties un atvest uz Latviju, tas ir kā celt to līmeni. Un tiem jaunajiem, kad mēs teicām, te transplantācija, un ko tu jauniem šogad bīdīs priekš? Es domāju, viens ir tāda transplantācija, tur ir vairāk stipendijas, tā kā mēs neizvēlējamies to Dainis Krieviņš vada to grupu, kas izskata, jo mēs nezinām tos vietējos cilvēkus, tā kā mums tas atbalsts ir, un tagad Latvijā viņi izmeklē tos kandidātus. Es gribētu teikt cienījamiem skatītājiem, ka pirms 28 gadiem pirmo reizi atbrauc Bertrams Zariņš uz Rīgu. Viņš bija bijis pirms tam Rīgā kā mazs puika, vai ne? Es piedzimu. Piedzimu Rīgā, bet Tukumā. Bet vienalga, tur Rīgā bija Paugavu, jo tos tēvs bija Doma baznīcas mācītājs. Un atgriezies Rīgā, un Bertramam Zariņam radās ideja par Latviešu ārstu kongresu. Un šis Latviešu ārstu kongress tiešām fantastiski rezultātīvs notika 1989. gadā. Piedalījās gandrīz 5000 ārstu no visām pasaules kontinentiem. Un Bertrams bija tā iniciators, es biju toreiz jauns puika un mazliet tev palīdzēju. Nākošais gads būs nākošais ārstu kongress, bet pastāst savu sajūtu, ka mēs esam pirms 27 gadiem kaut ko šādu uzsākuši. Izstāst, kā tev tas toreiz izdevās un kā tas latvietība pasaules medicīnā tev ir izdevies saglabāt? Es pirmreiz atgriezos 87. gadā, Kalndērs uzaicināja kādu lekciju dot, un ļoti pirmreiz atgriezos Latvijā, satiku radus, un tas liels pārdzīvojums bija. Un tad es nācu ar ideju, kāpēc mēs to pašu nevarētu latviešu ārstiem izdarīt, un ar to izveidojas tas ārstu kongress. Un es varētu teikt, sākuma gados katru gadu kaut kas mainījās, ļoti interesanti, un ātri viss mainījās. Un tas pirmais kongress ļoti labi kaut kādu pārsteigumu dēļ izdevās ļoti labi.
Bet es arī teikšu, ka tagad ik pa 4 gadiem kongresa saka notiekās, un tas ir pateicos Pēteram Apenim, jo tas būtu izmiris un nekad nebūtu noticis, ja tu nebūtu pats viņu tagad turpinājies. Paldies. Man liekas, ka tu kaut kā biji vēl visus pirmos kongresus, tu vadīji arī 2. un 3. kongresu. Nemaz nebija, teiksim, tavs stiprais plecs un finansiālais atbalsts patiesībā to visu palīdzēja nostiprināt. Bet tā tagad joprojām lāze darbojās. Amerikā latviešu ārstu paliek vairāk, nevis mazāk. Pasaulē nonāk daudz latviešu ārstu. Vai viņa tev komunicē, vai lāze komunicē, vai kā tas notiek? Jā, lāze ir Latviešu ārstu zobārstu apvienība, tā ir Latviešu ārstu un zobārstu ārpus Latvijas, un tā ir viena aktīva organizācija, un viņa darbojās, un viņam arī dziesmu svētku laikos vienmēr notiek satikšanās, tā kā es domāju. Bet es domāju, daudz tagad ir brauc uz Latviju, un šeit tā ideja, ka šeit kaut kas, lai turpinājās. Pasaka, tā, kad tu beigs strādāt Amerikā par izcilu ārstu, vai, teiksim, tev kaut kad, teiksim, cik ilgi var nepārtraukt mācīt students vai rezidents vai jauns doktors, kad tu brauks mājās pavisam? Es strādāšu kā neizcilts ārsts. Ja nevaru būt izcilts, es strādāšu kā parasts ārsts. Man Valdi izstāst, kas visādi citādi, tu tagad arī esi mazliet citādā, kas visādi citādi notiek jaunas Latvijas ortopēdijā. Ko mēs tagad izceļamies un kāpēc mēs esam daudz tuvāk vai līdzīgāk nekā bijām pirms 27 gadiem? Tāpēc, ka laikam iespējas tomēr ir gan izglītoties, gan aizbraukt, gan rezidenti var visādās apmaiņas programmās piedalīties, gan ārsti, kuriem tas interesē, piedalās kongresos, tiekās. Mums ir tādi jau gandrīz labi klubiņi izveidojušies no seniem laikiem. Pirmais gads, man liekas, ka mēs aizbraucam, bija 96. Budapeštā kaut kur. Un tāpēc joprojām es cenšos vismaz aizbraukt 1-2 gadā uz tādiem lielākiem pasākumiem, tikties, teiksim, ar Bertram, kā mēs tiekamies Lionā pagājušā gadā. Tad mēs atcerējāmies Osaku, kad es tikos ar savu audzēkni Važu Gabridašvili, kurš uzskatīja man par savu skolotāju, kaut viņš skolojies bija pie Bertram, bet viņš bija arī Latvijā uz mēnesi vai 2, un īstenībā viņi mācīja it kā zatlers, bet arī es piedalījos visā tādā pasākumā. Un joprojām mums ir ar lietuviešu ārstiem labas attiecības ar igauņiem. Bet vai mēs varētu teikt tā, ka to visu, ko, ja to nevar izdarīt Latvijā, piemēram, ortopēdijā, tad to nevar izdarīt nekur pasaulē, vai tā starpība aizvien mazāk sarūk. Ir iespējams, ka kaut kas ir tāds, ko mēs nevaram, bet principā vismaz ortopēdijā mums ir ļoti augsts līmenis. Es negribētu lielīšanos nodarboties, lai Bertrams no malas paskatoties, novērtē, kas un kā, bet īstenībā daudzas lietas mēs gan varam to darīt. Jā. Ir izcili kaut kādas tehnoloģiskas sasniegumi, kas ir ļoti dārgi, bet vai viņi ir vajadzīgi, tas ir liels jautājums zīmes. Pat tagad nesen es atgriezos no Barcelonas arī, kur visas firmas piedāvā, jauns produkts, kur ir, kosmiskas cenas, jā. Bet vai viņas vajadzīgas, tas ir jautājums. Jā. Jo kādreiz nebija magnētiskās rezonanses, tagad viņi ir iespējams jebkurā momentā uztaisīt, diagnosticēt un izdarīt var ar vienkāršākām metodēm. Ja endoskopija paliek tāda, kāda ir, kāds tas āķīs, kāds tas ēnkuriņš un cik viņš tur spīdīgs un labs ir, tā kā to var, izmantot. Bertram, vai tu par šīm dienām varēsies kādu ortopēdijas klīniku, kādu nokonsultējis pacientu? Nē, es tikai uz tās stipendijas. Es domāju, es neko vairs viņam nevaru iemācīt. Es domāju, sākuma gados viņi to nebija redzējuši, bet tagad viņi to pašu dara, ko es daru. Es domāju, es neko viņam jau neiemācīšu. Tad es tomēr, mums ir tas raidījums iet uz beigām, tad es iesaistīšos politikā. Es skatos Amerikas tās dažādas cīņas par prezidenta titulu, un tad es atceros, ka vai tikai tas valsts sekretārs Kerī tev nav labs draugs? Vai draugs var saukt, bet viņš pacients man ir bijis. Jā, cerat. Es tā domāju, ka Kerī
tad mirklī, ka viņam gāja grūti arī priekšvēlēšana kampaņā, tad viņš pat taisno lidoja pie tevis, cik saprot, ja? Jā. Jā, tad es tā domāju, ka tik daudziem Amerikā ļoti ietekmīgiem cilvēkiem pirmais zvans telefonā ir uzlikts Bertrams Zariņš, ja nu es nokrītu, piemēram, no tās lielās mašīnas, tur runu sakot, es nezinu, Trumps, piemēram, tad viņš arī pat taisno lidot tagad uz Bostonu, vai ne? Jā. Tagad, ka Trumps nekritīs no mašīnas. Es nedomāju, Trumps man zvanīs. bet ka arī zvanīja uzreiz, vai ne? Jā, nu, mums bija šodien izcils viesis tāda, es domāju, latviešiem citur pašlaik medicīnā neviena kā Bertram nav. Man ir milzīgs prieks, ka man ir bijis iespēja būt vienmēr tev telefonu zvanu attālumā, vai ar tev runāties, vai sazināties internetā šos pēdējos 27 gadus, un es redzēju, ka neviens nav ieguldījis no pasaules tik lielu ieguldījumu latviešu medicīnā kā tu. Es gribu pateikties, ka tu esi atbraucis atkal ar kārtējām stipendijām. Es gribu pateikties par to, ka tu atkal gatavojies nākošam latviešu ārstu kongresam nākošo gada rudenī. Es gribu novēlēt, lai tev bērni maksimāli ātri pabeidz augstskolu un dodās palīgā Latvijai. Viņi labi runā latviski. Mīļie skatītāji, paldies jums par to, ka jūs mūs skatījāties. Es jums vēlu veselīgu šo nedēļu, siltums, dažreiz nav brālis, bet kādā gadījumā nedrīkst lekt ūdenī uz galvas. Paldies, laimīgi!